1880. gada vispārējos latviešu dziesmu svētkos tirzmalieši ieradās tautas tērpos. Nākamajos dziesmu svētkos viņu piemēram sakoja citi kori. Kādus tērpus Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos vilks mazie tirzmalieši? Kādi noteikumi jāievēro velkot tērpu, cik kārtām jābūt mugurā un cik cieši jāsasiem pastals? Kāpēc zem svārkiem jābūt apakšsvārkiem? Un kā svārkus velk likumīgas meitas? To devāmies noskaidrot uz Tirzas pamatskolu, kur deju kolektīva tūdeliņa vadītāja Iveta Eiduka mums parādīja un pastāstīja, kādā ekipējumā dejotāji dejos koncertā. Iveta, pastāsti lūdzu, kā Tirzas deju kolektīvs tiek pie tērpa? Kā jūs izvēlaties? Vai jūs balsojat, vai jūs skatāties pēc krāsas vai raksta? Kā tas notiek? Pirmkārt, mēs skatāmies, lai būtu vidzemes tērps. Un vēlamies kaut kas tuvāk vietai, kur mēs dzīvojam. Un protams, arī budžets. Jo ilgstoši mēs devām svītrainajos svārkos, vidzemes svītrainajos. Un gribējās kaut ko jaunu un svaigu un rūtainu, jo pašreiz modē ir vairāk rūtaini brunči. Un izvēlējāmies Beļavas tērpu, jo tur ir tikai divas krāsas. Svārkos, sarkanais un rūtainais, un mēs iekļāvāmies savā budžetā. Un mums viņus uzauda Vija Rulle no Rūjienas, arī sašuva. Tas ir ļoti izdevīgi. Protams, vestīte tiek pieskaņota brunčiem un tiek meklēts audumus tā, lai būtu pieskaņots un piestāvot arī bērniem, lai viņi ir skaistām možām sejām, lai uz skatuves pamanāmi, un audumu ir grūti atrast pieskaņotu. Puisim tērps ir pieskaņots meitnes tērpam. Kā parasti pelēkas bikses, veste, lai sapasētu, lai būtu vienots ansamblis. Un kājās ir arī viņiem zeķes ar Beļavas rakstu. Tāds ļoti labs variants, varēja viegli atrast. Varbūt pacel augstāk. Tātad šis tieši ir Beļavas raksts zeķēs. Par to vainadziņu pastāsti. Zinu, ka tas ir īpašs stāsts. Tas nav vienkārši pasūtīts vainadziņš. Tas ir laimēts. Šī matulenta ir iegūta kā balva, jo 10. gada svētkos mans mazais deju kolektīvs bija laureāti. Un balvā bija naudas balva bija, un bija jāizvēlas, ko par to iegādāties, un deju kolektīvam tika iegādāti šie vainadziņi. Iveta, pastāsti lūdzu, kā apģērbjas dejotāji? Kas ir pirmais, ko viņi uzvelk, kas ir pēdējais, kam ir jāpievērš uzmanība? Kā ir jābūt saģērbtam dejotājiem, lai vadītājs ir apmierināts, smaidīgs un priecīgs? Sāksim ar meitām. Meitas uz savas baltās apakšveļiņas uzvelk vispirms kreklu, tautas kreklu. Īpašs piegriezums ir pacel rociņu. Vārdu sakot, ar ķīlīti T-veida krekliņš. Tur ir ķīlītis un ir dažādi krekli. Mūsu pusē ir šādi. Varbūt izrakstīti, varbūt linu krekli, varbūt kokvilnas krekli. Aizsprāžam saktiņu. Un uzvelkam baltos apakšbrunčus. Apakšbrunči pie tautas tērpa, tas ir pie skatuves tērpa ir. Jo parasti meitām bija garie krekli pāri, un tādus apakšbrunčus tas ir, nebija pie tautas tērpa etnogrāfiskām. Bet apakšbrunči ir skatuves tērpam. Lai tad, kad griežas dejā, nespīdētu pliki stilbi. Un arī brunči stāvētu kuplāk. Tālāk ir kājās pār galvu uzvelk brunčus, jo tikumīgas meitas pār galvu vilka brunčus. Un kājās uzvelk rakstainas zeķes. Tirzas pusē ir vienkrāsainas zeķes, bet Beļavas pusē ļoti jauki ir rakstainas zeķes. Un pašreiz ir atklāts, ka rakstainas zeķes bijušas, ļoti daudz meitas vilkušas rakstainas zeķes, un ir ļoti moderni pievilkt, arī tautas tērpiem ir mode. Un ir ļoti moderni pievilkt rakstainās zeķes. Un tālāk ir pastaliņas kājās. Pastaliņas sasiena tuvāk potītei dejotāji, un ar vairākiem meskliem, lai nesienas vaļā, lai dejojot nav tā, ka peļu astītes velkas no muguras. Un drošības pēc. Tā galvā mēs liekam vainadziņu. Šajā vecumā vainadziņš jau iet.
Jo tad, kad meita gatava iziet tautās, tad viņas var nesēt vainadziņus un pagriezies parāda savu skaisto bizi. Un matus sapinam vienā bizē. Mazām meitnēm ir dažādas frizūriņas, bet lielām mēs pinam bizi. Un iesienam galos pieskaņotu lentīti. Puisim. No puisim, protams, ir arī krekls, kas piegriezuma ziņā neatšķiras no meitas krekla. Un bikses, un biksēm ir aksesuārs siksna, kārtīga ādas siksna, kas bikses pietur pie vidukļa, lai dejas laikā neizlien krekls ārā vai nesanāk vēl kādā cita šmuce. Un ir rakstainas zeķes, bikses parasti liek zeķēs iekšā, un ar pastalām tāpatās to potītei piesien. Varbūt arī, ka bikšu galus laiž pāri, bet tad jau tā zeķi nevar redzēt tos skaistos rakstus. Un arī dejojot vieglāk ir, ka bikse ir savākta zeķē. Un ap kaklu sienam lakatiņu. Iveta, un kas šis ir par tērpu? Šis ir Virānes tērps. Virāne atrodas Tirzas pagastā, apmēram 12 km attālumā no centra. Uz iepriekšējiem svētkiem, kas gatavojās, bet nenotika, mēs sagādājām Virānes brunčus, jo tas ir tieši mūsu Tirzas pagasts. Un tad viņi bija mazāki, un līdz ar to brunči bija garāki. Bet pašreiz ir, pieklājīgā garumā pāri celītim ir. Un meitas Tirzā vilka vienkrāsainas zeķes, baltas zeķes, bez rakstiem. Šobrīd zeķes jau ir man izīrētas kaimiņu skolas kolektīvam, un tāpēc uzvilkām vienkārši citas zeķes. Un meitnei nav vainadziņa, jo šī tik mazām meitnēm vēl neliek vainadziņus. Tas nāk vēlāk. Puķu vainadziņi var būt, un parasti uz koncertiem mēs sapinam arī frizūriņas, ir vai nu radziņi vai divas biželes, bet šobrīd kā lielām meitām sapinām arī vienu bizi ar lentīti galā. Puisis ir pieskaņots. No puišiem tas īpašais stāsts šobrīd ir tāds personīgāks. Uz iepriekšējiem svētkiem mēs divas skolotājas kopā ar matemātikas skolotāju. Es pati sādīju valnīšus rakstainus, un otra skolotāja pa vakariem piadīja pēdas klāt. Tas mums tāds liels ieguldījums bija. Pašreiz esmu skatījusies, ka Gulbenes kolektīvam Dreiskuļi ir arī Virānes tērpi brunči uzausti. Tikai zaļā tonīša vietā viņiem ir pelēks. Bet uzreiz pēc tām rūšo ritma varēja atpazīt, ka tas ir mūsu puses bruncis.